Sveiks, Krišjān. Kādēļ izvēlējies apmeklēt pirmās līgas spēli, nevis skatīties, piemēram, Kurzemes derbiju? Es domāju, ka Latvijas futbols nav tikai virslīga, bet arī klubi, kas varbūt šobrīd virslīgā nespēlē, kādreiz ir spēlējuši tādi kā Audu un Alberts, kas noteikti pēc gadiem gribētu tur spēlēt. Un ir svarīgs viss Latvijas futbols kopumā, sākot no otrās līgas, sieviešu futbolu un beidzot ar virslīgu nacionālo izlasi. Es domāju, ka mums jābūt kopā ar futbolu visur. Un šeit Ķekavā izveidots patīkams stadions, kur cilvēki nāk, atbalsta savas pilsētas komandu. Un es domāju, ka visi pavada ļoti labu laiku. Kā vērtē spēli pirmajā puslaikā? Alberts sāka labāk, manuprāt, un bija tādi asāki. Pirmās 15 minūtes tad spēle nomierinājās, un arī Audē parādījās 2 momenti. Spēle diezgan līdzīga, un grūti pateikt, kādu izvirzīsies otrais puslaiks, ļoti iespējams, ka spēle noslēgsies arī neizšķirt. Jā, pats esat sporta kluba prezidents. Kā vērtējat spēles organizētību un atmosfēru stadionā? Es domāju, ļoti pozitīva tāda mājīga sajūta. Šeit es pirmo reizi Audas stadionā esmu Ķekavā. Man ļoti patīk, ka ir tāda labvēlīga, draudzīga atmosfēra bez lamuvārdiem, kas ir citos stadionos diezgan bieži dzirdami, un cilvēki tiešām izbauda laiku. Kā kopumā atstājis ir sezonas sākums? Klubu futbolā? Jā, Latvijas klubu futbolā. Es domāju, ka, ja mēs par virslīgu runājam, tad ļoti aizraujoši, tāpēc, ka visi līderi zaudē punktus un praktiski neprognozējami spēļu iznākumi. Un tas sezonu padara interesantu, un nevienai komandai nav izdevies tādu īstu pārsvaru pirmajās kārtās virslīgā iegūt. Pirmajā līgā iezīmējās, ka varbūt favorīts ir Babīti, kas varētu būt interesants projekts arī ilgtermiņā, varbūt arī virslīgā pēc tam, ja viņi tur iekļūst. Jūs esat Latvijas Futbola Federācijas prezidenta kandidāts. Ja jūs ievēlēs, ko iegūs šādu klubu kā FK Auda? FK Auda ir konkrētas lietas, piemēram, par pirmās līgas dalības naudu nebūs jāmaksā. Tie ir apmēram 1700 eiro, kas šādam klubam nav maza summa. Arī Albertam, piemēram. Ja? Plus 5000 eiro gadā šie klubi saņems kā LFF biedri. Jā, tas var sarēķināt kopā, tie ir 6700 eiro. Alberta gadījumā, jo viņi īrēs savu bāzi treniņiem Rīgā, viņi iegūs vēl papildus apmēram 12000 eiro kompensāciju no bāzes, no savu treniņu laukumu un ziemas zāļu izmaksām. Kā Alberta gadījumā šis finansiālais iegums ir lielāks, bet šeit Audas gadījumā mēs varam runāt par to, ka šeit varētu realizēt kādu interesantu infrastruktūras projektu, kur būtu iespēja varbūt ar ziemas, iespējams spēlēt ziemā komfortablākos apstākļos. Lai, paldies! Paldies! Paldies.